Šodienas atklāja vīna darītavu epizodē mēs atkal dodamies pārgājienā, un šoreiz tas mūs aizved uz Côte de Bourg apelāciju, reģionu, kas ir piesātināts ar vēsturi un bagāts ar saviem vīniem. Laika apstākļi nebija tie labākie, taču to kompensēja mūsu tikšanās vieta. Mēs satikāmies elpu aizraujošajā Bourg ciematā, kas ir kā dzīva vēstures grāmata. Kā arī papildus tam mums bija maziņš pārsteigums. Mūs sagaidīja vesela kamieļu grupa. Neprasiet man kāpēc, tie vienkārši ir šeit, un tie padara mūsu pārgājienu mazliet dīvaināku. Bourg ir viena no tām franču pilsētām, kur katras bruģis šķietami stāsta savu stāstu. Tā vēsture aizsākās jau 4. gadsimtā, Romas impērijas laikos, un gadsimtu gaitā šeit notikušas daudzas kaujas un iebrukumi. No viduslaikiem līdz pat 2. pasaules karam. Pat šodien zem pilsētas joprojām atrodas milzīgas pazemes ejas, kuras nacistiskajā Vācijā izmantoja kā degvielas krātuves saviem kara kuģiem. Vācieši aizejot tās mēģināja uzspridzināt, taču dažas no tām vēl joprojām ir dzīves. Šī pilsēta ir vieta, kur vēsturi var ne tikai lasīt, bet to var sajust. Bet šodien mēs esam šeit cita veida izpētē. Kā jau Bordeaux, kur ir vēsture, tur būs arī vīns. Un tieši tāpēc mēs esam šeit. Mēs atkal pievienojamies Rondevin et Château ikmēneša vīna pārgājienam. Un, protams, Bordeaux stilā mūsu piedzīvojums sākas ar dubļiem zem kājām. Neliels atgādinājums, Bordeaux vienā dienā var piedzīvot visus 4 gada laikus. Vai šodien tas notiks? To mēs vēl redzēsim. Pašlaik vīnogulāji joprojām ir kaili, bet tas ilgi tā nepaliks. Pavasaris jau klavē pie durvīm, putni sāk iesalīt savas balsis un pavisam drīz jau koki, krūmi un puķis eksplodēs savā krāsu simfonijā, noklājot Francijas laukus ar dažādākajām krāsām. Taču tieši šobrīd mums ir reta iespēja. Bez lapu biezokņa mēs varam skatīties daudz tālāk un izbaudīt panorāmas skatus, kas drīzumā būs apslēpti zem zaļā lapotnes plīvura. Tieši tā es gandrīz pazaudēju mūsu grupu. Mani pilnībā apbūra Château de Grave, un es nevarēju paiet garām bez kadra. Lai gan šodienas maršrutā šī pils nav paredzēta, šī vēsturiskā ēka ir pārāk burvīga, lai to vienkārši ignorētu. Šo pili cēla jau 16. gadsimtā, taču nozīmīgi pārbūves darbi tika veikti 19. gadsimtā. Kopš 1910. gada pils pieder vienai ģimenei, kura jau 5. paudzē turpina vīna darīšanas tradīcijas 45 hektāru apmērā. Kas to lai zina? Varbūt kādu dienu mēs šeit atgriezīsimies, lai to iepazītu tuvāk. Šajā dienā veiksme bija mūsu pusē. Drīz vien mākoņi paklīda uz pusēm un saule izlīda laukā, palīdzot izžāvēt mūsu slapjās drēbes. Taču īstā siltuma deva nāca no mūsu vīna darītavas saimnieka tēva Žerāra. Šodien mēs apmeklējam Château Écuyer, kur Žerārs mūs sagaidīja ar siltu, iekurinātu degustācijas zāli, jau priekšlaicīgi paredzot neprognozējamos laikapstākļus. Parasti, kad jūs ierodaties apskatīt vīna darītavu un nodegustēt vīnu, šāda vizīte sākas ar pašas vīna darītavas apskatīšanu un mācīšanos par vīndaru noslēpumiem. Taču Žerāram bija kaut kas cits padomā. Pulkstens jau sita pusdienlaiku, un ja ir viena lieta, ko franči ievēro ļoti nopietni, tās ir viņu ēdienreizes. Tieši tādēļ Žerārs aicināja mūs nedoties uzreiz apskatīt vīna darītavu, bet izvilkt mūsu ēdienus, uzlikt tos uz galda un baudīt vīnu kopā ar maltīti. Jo, kā viņš pats to saka, vislabākais veids, kā dzert vīnu, ir kopā ar ēdienu, un es nevaru tam nepiekrist. Tas ir absolūti pareizi. Visforšāk degustēt vīnu ir ar sieru, ar mazliet gaļiņu, varbūt arī melnā šokolāde. Sākotnēji plānā bija 4 vīnu degustācija, taču tā izskatās, ka mēs ļoti patikām Žerāram, un beigās mēs nodegustējām 6 dažādus vīnus. Žerāra dēla pārvaldībā ir vairāki vīna īpašumi, tāpēc mēs nobaudījām vīnus no dažādiem Bordeaux reģioniem. No svaigiem baltvīniem, kas tika pagatavoti kā no baltām, tā arī no tumšām vīnogām. Jā, baltvīnu var pagatavot arī no tumšām vīnogām. Līdz vidēji smagiem sarkanvīniem, tostarp arī tīru Malbec un, protams, klasiski Bordeaux stilā Merlot maisījumu kopā ar Cabernet Sauvignon un Cabernet Franc. Tā bija īsta garšu simfonija, it tīpaši ar visiem ēdieniem, ko mēs likām kopā. Tagad, kad krāsas ir košākas un visiem ir pacelāts noskaņojums, beidzot mēs devāmies apskatīt arī vīna darītavu. Un šeit mūs sagaidīja vairāki pārsteigumi. Vislielākais pārsteigums man bija metāla mucas vīna nogatavināšanai. Tās es redzēju pirmo reizi.
Tad, protams, arī ozolkoka mucas, māla tvertnes un gigantiska vīna raudzēšanas zāle. Staigājot pa šīm telpām bija skaidrs. Aiz katras pudeles stāv milzīga aizrautība un rūpība. Un ja ar to nepietiek, Žerārs arī tik aizrautīgi stāstīja par vīniem, ka viņš vienkārši nevarēja apstāties. Labā nozīmē. Mūs gaidīja izcils noslēgums. Mēs iznācām laukā no vīna darītavas un ārā spīdēja saule. Tā it kā atalgojot mūs par to, kad mēs nenobijāmies no lietus un dubļiem un tik un tā devāmies šajā pārgājienā. Priekā par vēl vienu neaizmirstamu atklāju vīna darītavu piedzīvojumu, par Côte de Bourg aizraujošo ainavu un, protams, par lieliskiem vīniem un šī reģiona vēsturi, kas to padara tik ļoti īpašu. Kā saka Francijā, santé vai priekā.